Tev bija vēl citi jautājumi arī. Jā, pāriesim, mēs jau kā vienmēr, tas ir tas mūsu raksturīgi, kā mēs saviem skatītājiem, klausījiem sakām, ka tu tā īsti nezini, pie kā mēs nonāksim. Ja? Mēs it kā sākam, kā teica, politika visur. Tagad aiziesim par, kas man... Labi, ejam pie Valkas. Man patīk, es braucu cauri Valku, es skatījos, nu kā kurzemnieks, vai ne? Kritisku aci, kā jau kurzemnieks atbrauc uz vidzemniecēm paskatīties. Ja? Man patika, ka Valkas liepiņām ir jaunas frizūras, vai jaunas, vai... Man ļoti patīk, bet stāsts ir mazliet dziļāk, kā tu saproti, tādā humoru. Man patīk, ka šīs mazpilsētas iegūst katra savu tādu savu niansi. Man liekas, nu pastāst mazliet par tām. Nē, nu kā, ar mazpilsētām tiešām ir kā ar dāmām. Tu par ko? Jo tāda dāma, kas par sevi domā, viņa negrib, lai ballē visām būtu vienāda kleita un vienāda frizūra, viņi grib izcelties. Un tas ir skaisti. Un tas ir skaisti, Tad tā balle ir pilnīgi savādāk. Iedomājies visas sarkanās kleitās, vienādās un visām tur sasona griezums. Nebūtu tik forši. Un arī ne katrai piestāv. Jā, tieši tā. Un tiešām Valkā es ļoti rūpīgi, tomēr kopumā es esmu mērķis bijis vairāk kā 20 gadus ar pārtraukumiem. Mēs ļoti rūpīgi domājām, kā tad veidot to Valkas tēlu un arī kā būt labākiem par igauniem. Jo blakus ir Valga, faktiski kopā, bet tomēr, lai just uzreiz atšķirību. Man patīk tas stāsts. Tu esi Latvijā. Uzreiz mājas. Jā, tas ļoti labi. Redzēju, ka mums visvairāk siltināto māju no visām pilsētām. Nevienā citā tik daudz nav. Es ievēroju, es biju kaut kur tā lasīt, bet es ievēroju, ka tiešām ka mājām fasādes ir jaunas. Ne tikai fasādes, tur ir... Es saprotu, es redzēju fasādi. Viss tā siltināšana arī iekšā, vai ne, un siltumtīklu un tā tālāk, kas ir pirmā vietā latviešies, uz iedzīvotāju skaitu, proporcionāli. Bet tās liepu griezums savā veidā ir Rīgā tā viena skola, kam ir tāds augsts liepu žogs, Pārdaugavā. Tas iekrīt acīs, bet šis vispār bija ideja no viena Kārķu zēna, kurš strādā labajos kokos ar uzvārdu Pilskalns. Viņš atnāca pie manis kaut kad, jau krietnus gadus atpakaļ, viņš teica, man ir ideja. Un ka tām liepām vajadzētu formēt un veidot tādu vienu kantainu tā kā ielas garumā, un ka tas būs ļoti interesanti. Viņš bija uztaisījis arī vizualizāciju. Man ļoti iepatika, es teicu, daram. Un te pašā pirmā gadā mēs jau nocirpām, un tagad daļa tiek veidot jau kaut kāds 6-7 gadus, un jau redz to rezultātu. Jā, 100 punktu var redzēt rezultātu. Un nekur citur tieši šādu veidu, es ne ārzemēs, ne arī Latvijā neesmu redzējis, ka pilsētas tēlā, arī tad, kad šo Valku veidoja, tagad faktiski Valka tika sadalīts starp latviešiem un igauņiem, mums ir tās taistās līnijas tajās ielās. Ja? Mums nav, jo faktiski viduslaiku daļa tā jau palika igauņiem, tās mazās ieliņas. Tas palika igauņiem. Jā, un Valka veidoja tādas taistas, smukas ielas. Tas liepiņas var izpausties. Jā, un tad tur arī var izpausties, un tas ir tiešām ļoti dekoratīvi un interesanti izskatās. Bet, protams, Valgas kopīgajā centrā, es nezinu, vai tur kājām es izstaigājos, ja nē, es tev iesaku. Tur atkal ir tieši tas projekts, lai savilktu Latviju, Igauniju kopā, ka tu pat īsti nesaproti, kurā valstī tu esi, un kad ir sajūta tāda, ka tas ir kaut kas īpašs, un tur ir mums tās kopīgās šūpoles, kur tu vari iešūpoties to vienas valsts otrā. Un tad mana ideja, ka ir tāds soliņš ar Latvijas, Igaunijas karogu tieši uz robežas, un tu vari vienu kāju nolikt Latvijā, otru Igaunijā, nobildēties. Šito tu noteikti izdari. Ja? Un vispār visiem pārējiem tādā ziņā otras tādas pilsētas pasaulē jūs neatradīsiet, kur tagad tā robeža ir pārvērsta par tādu no defekta par efektu. Ja? Arī mums ir pie robežsargu kontrolmājiņā turisma informācijas centrs, un tur ir arī robežu minigolfs, kur tu vari izspēlēt minigolfu, un katrs tas ceļš ar robežu saistīts Latvijas Igaunijas karogu, tur tā kā kontrabandistiem, viss kaut kas tāds saglabāts. Jā, kontrabandisti. Jā, savulaik tas bija. Nē, viss vēsturi. Jā. Tā ka šīs ir lietas, un aizbraukt uz Alūksni, kas atkal arī fantastiski sakot, bet tas ir kaut kas cits. Jā. Tas ir kaut kas cits. Kurzemē arī tā priecājos par visām mazpilsētām, vispār Latvijā.
šajā jomā mēs varam lepoties. Jā, ja mēs kaut ko gribam apgalvot, tad šis ir tas apgalvojums, ka pilsētas iegūst tos savus vaipsus, un tas ir tik patīkami skatīties, kā tu brauc pa gadu. Un ne tikai pilsētas, vismaz tā mana pārliecība ir tāda, ka katram pagasta centram arī ir jābūt protams, tādam. es sāku pilsētām, tā arī ir. Un mēs tiešām priecējamies gan par Kāķiem, gan par Ēģiem, gan par Vīciem, gan par Zvārtavu, ja? Kur katrā ir tā sava identitāte un kur katru gadu kaut kas tāds interesants, izmantojot gan Eiropas, gan līderu projektus, ja tiek uztaisīts. Būtu to cilvēku vairāk. Jā.